Un pavasarī arī sakarā ar šo pašu imunitāti daudziem ir jautājums, kā gribētos to organismu gan attīrīt pēc ziemas, kad ir ēsts un balles bijušas. Un manā skatījumā tāds universāla, dabiska lieta, ar ko mēs varam palīdzēt organismam gan attīrīties, gan arī viņu tā kā bagātināt ar enerģiju, ar mikroelementiem, ar vitamīniem, ir vienkārši, kā es saucu, zaļās sulas, kad sāk parādīties jaunās lapiņas, principā ne zāles. Tad mēs varam paņemt bļodu, salasīt jaunās nātres, jaunās gārsas lapiņas, jaunās pieneņu lapiņas. Varam arī izrakt ārā kādu pieneņu sakni, ceļmalu lapas, ja sāk augt, noteikti virze kādam dārzā parādās, liepu jaunās lapiņas un pumpurus varam arī salasīt klāt, bērzu pumpurus, un šo visu vienkārši nomazgāt. Un kā to pagatavot, ir 2, pat 3 veidi laikam, tiem, kam ir tādas jaunākas, modernākas sulas spiedes, kuras lēni spiež un no lapām var izspiest sulas, var ar to spiest. Kam nav, ir iespējams arī caur gaļas mašīnu izmalt un tad caur kādu marlīti izspiest šo sulu. Un 3. variants pat ir ar blenderi šīs visas lapiņas sablenderēt un tad arī caur marlīti izspiest sulu un leduskapī droši kādas 5 dienas ir uzglabājama. Daudz lietot nevajag, kāda 30 ml dienā ir pilnīgi tās kādas 2 ēdamkarotes. Protams, ja kādam patīk, var arī vairāk lietot. Tas būs tāds, enerģijas lādiņš uz visu vasaru, uz visu pavasari, jo noteikti jebkurš sajutīs to efektu no šīm zaļām sulām, gan ka viss organisms patīrās, tas noteikti arī aknu attīra, žultspūsli, nevis žultspūsli, žulti tā kā pašķidrina, padrenē un noteikti visa iespējamie C vitamīns, tur būs neiedomājama deva, dzels būs sastāvā, daudz mikroelementi un minerālvielas, kuras mums ir nepieciešams. Un tā ir ļoti vērtīga lieta pa brīvu, tikai drusku savu darbu pielikt, un mēs varam ļoti lielu labumu savam organismam sagādāt.